šodien ir īstenībā tik daudz cilvēku kā sen nav bijis. Man liekas, jūs esat 150. Un, jā, es neesmu šo darījis, bet, te jau redzēs. Jā, es esmu Monta, esmu copywritere Magicā jau kādu laiciņu, arī ideja autoru un viena no retajām Gen Z pārstāvēm mūsu vecajā aģentūrā. Bet jā, par cilvēkiem es īstenībā domāju, ka viņi paši var sevi iepazīstināt, lai man mazāk jārunā, jo es pagaidām to negribu vēl. Bet, jā, tu vienkārši bariņā lūdzu nāciet visi, kas ir mani jaunieši. Lūdzu. Es redzu, ka pirmais slēdz ir Patrika, tā ka iesim pēc kārtas. Patriks varētu iepazīstināt ar sevi, ko viņš dara un kas šī pa bildi, ko šo ir, bet lūdzu. Jā, mani sauc Patriks, pārstāv Burnas projektu. Jā, palielam, mēs esam jauniešu organizācija. Galvenais uzsvars ir uz ilgspējīgu modu, bet ap to esam izveidojuši veselu tādu kā dzīves stilu, kur ir pasākumi, darbnīcas, lekcijas, semināri, viss kaut kas, viss, ko varam izdomāt. Tas tā pāris vārdos. Jā, laikam nākamais. Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt. Mani sauc Marija Talalājeva, un es esmu SEB skolu vēstnešu dalībniece šī gada programmas, par ko tieši minēja nesen. Un tāpat mani hobi ir mākslas vingrošana, dejošana, tāpat es nesen sāku spēlēt basģitāru, interesējos par psiholoģiju un svešvalodu apguvi. Mēs esam grupa Vēstulēs, mēs esam jaunieši un mūziķi. Mēs nesen piedalījāmies tādā konkursā Supernova, un vasarā arī parādīsimies uz vairākām skatuvēm, ieskaitot pozitīvu skatuvi. Un arī mājā būsim dažos koncertos, iesildīsim. Jā. Marta varbūt par sevi, varbūt kaut ko arī pastāstīt. Es esmu Marta. Kur lai liek tas vaivanas, ja nav kur liek? Kur lai liek to pārdaku, ja nav kam rēt? Kur lai izbrauc sajūtas, ja nav kur lēt? Kur lai liek tas pārmaiņas, ja nav kam dot? Super, skaisti. Es vispār balsoju par jums. Šis notika pirms mēneša, gandrīz precīzi. Bet, mēs uzrakstījām istabā dziesmu par savām sajūtām, esot savā vecumā, un tā nonācām tur. To arī mēs turpinam darīt. Super, laikam ejam tālāk. Čau, mani sauc Emīlija. Es esmu aktīva TikTok platformā un es veidoju saturu. Varētu mani saukt laikam par influenceri, taču man īsti nepatīk tas vārds. Jā, un tas arī īsumā par mani. Paldies! Jā, tātad iesākot sarunu, man liekas, oficiāli mēs esam šeit, lai iedot jums kaut kādu inside knowledge par jauniešiem un tas, kas mums interesē, bet man liekas, reāli mēs esam šeit, lai mēs jums zīmoliem iedvesmotu vai iedot kaut kādu informāciju, kā jums savus produktus mums pārdot īstenībā. Jūs vienkārši mūs gribat nopirkt, bet tad lūdzu iegaumiet šo un jau sākat domāt par saviem jautājumiem. Bet es iesākšu tādu iesildošo jautājumu par to, kāds izskatās jūsu screen time, ja normālā valodā runājot, kādas aplikācijas jūs, kādus kanālus jūs patērēt visbiežāk, kas ir tās jūsu prioritātes un kur jūs var noķert? Es personīgi pārstāvu lietoju tikai Instagram, un tā tas sāc lietot LinkedIn. Man TikToks, es zinu, ka ir ļoti liela lieta, par ko mēs arī šodien runājām, bet man ļoti nepatīk Ķīna, tāpēc pats nelietoju TikTok, bet tas man personīgi. Un Facebook arī kādreiz mēs lietojam. Šobrīd Facebook mēs izmantojam vispār tikai, lai uztaisītu pasākumu, kur tur atrast visu informāciju, kas ir viegli pieejama, bet tā baigi citu jēgu mēs vismaz kā komanda neredzam. Un kaut kā tā pāris vārdos.
jā, personīgi, kā jūs ikdienā tātad, ko jūs izmantojat paši? Man ir tā, ka es skolā esmu mediju koordinators, tāpēc man jābūt mediju platformām. No tām es vairāk patērēju, man šeit arī Instagram. Tur es atrodu arī vairāk kvalitāti nekā vienkāršu rip-off kontentu, bet arī TikTok, protams, patērēju. Un man ir arī Facebooks, jo man jābūt Facebookam, bet es esmu tāds cilvēks, kurš labprāt dzīvotu bez mēdījiem. Ja ir tāda iespēja vasarās pāriet uz podziņu telefonu un tā dzīvot, bet tas nenozīmē, ka man neuzrunā tas kvalitatīvs saturs, un man šeit tāpēc visu kaut ko patērēju. Man arī aktuālākā platforma ir Instagrams. Grupas sakarā arī man ir TikToks tagad, bet tas ir tikai, tāpēc, ka, būt arī TikTokā ar grupu. Bet, Instagrams aktuālākais, to es vairāk patērēju. Es pārsvarā izmantoju TikToku. Man, protams, ir arī Instagram profils, bet tajā es tā paretam ieeju. Un tās, laikam, būtu divas platformas, kuras es izmantoju visvairāk. No sociālajiem tīkliem es arī visvairāk izmantoju Instagram, kā jau minēja visi jaunieši šeit. Un tāpat man patīk TikToks, bet es uzskatu, ka tā ir tāda vairāk izklaidējoša platforma, un tur var ļoti ilgi palikt, teiksim tā, vairākas stundas, tāpēc es cenšos to ierobežot. Man liekas interesanti, ka neviens nesaka Twitters vai X tagad. Es personīgi laikam izmantoju to arī, bet es zinu, kā jums ir, jo laikam Instagrams, interesanti, labi. Tad ejam tālāk, jo nākamais jautājums īstenībā ir interesants. Ne interesants, bet līdzīgs, drīzāk teikt. Bet kas tajos mēdījos, kur jūs atrodaties, kas ir tas, kas tās tēmas, kas jums interesē, kas ir tas, kas jūsu uzmanību pievērš un, jā. Man personīgi, laikam, kas ir Instagramā, es vairāk patīk, teiksim tā, es kaut kā pirms 3 gadiem vai apmēram, man sapratu to, ka tas, kāpēc sekoju kādiem profiliem vai cilvēkiem, tāpēc, ka es gribu iedvesmoties un uzzināt jaunas idejas. Un tad nekā personīgi, bet vienkārši atsakoju ļoti daudz draugiem, kur vienkārši liek bildes ar sevi, jo, es viņus satieku ikdienā, man tas īstā neinteresē tik ļoti. Un tad pārsvarā Instagram izmantoju tam, kad es sekoju visādiem cilvēkiem, brandiem, kompānijām, profiliem, kas man tiešām iedvesmo sniedz labas idejas. Man arī ir saved folderos ļoti daudz postu, un vienkārši katru reizi, kad ir jauns projekts, ļoti bieži sāk ar to, kas vienkārši iziet cauri tam, kas man saglabāts no turienes, sāk radīt, attīstīt idejas, teiksim tā. Ok, ļoti līdzīgi. Jā, man liekas, man arī tāpat ir. Tas, kā es mēģinu patērēt sociālos mēdījus, ir meklēt tieši kvalitatīvu saturu, kas varētu man palīdzēt. Esmu liels fans šim paša palīdzības tipa kontentam, kas ir pozitīvi, motivējoši video. Tas, kas man varētu personīgi palīdzēt psiholoģiski, bet, protams, gadās arī dalīties humorā ar draugiem, kad ir kaut kādi video muļķīgi, lai cik muļķīgi viņi būtu, man viņi patīk. Jā, es tieši gribēju teikt par vairāk humoristisko, jo, ja es tā domāju, ko es skatos Instagramā visvairāk un ko es sūtu citiem, ir kaut kas smieklīgs drīzāk. Vai arī, kā pieminēju, jau par iedvesmojošu vai kaut ko, kas tā kā patīk un ko gribās ieintegrēt vai atcerēties, tas ir, jā. Es arī vairāk izmantoju TikToku, piemēram, lai iedvesmotos no citiem patērētājiem. Un arī humora video man ļoti interesē. Varbūt arī vietas, kur paēst garšīgi, inčīgas vietas, kur aizceļot, ko apskatīt dažādās valstīs. Un, protams, skaistumkopšana, jo tas ir tas, ar ko es, mans lauciņš. Tā kā, jā. Visvairāk es patērēju kontentu tieši par saviem hobijiem. Piemēram, kā jau minēju, tā varētu būt dejošana, mākslas vingrošana, psiholoģija. Vispār man interesē sports, kopumā mūzika arī. Un es cenšos neskatīties pārāk daudz kontenta, kas nav, teiksim tā, man ļoti piesaistošs, lai tas laiks nepazustu vienkārši tāpat. Un, protams, man arī patīk video ar humoru, bet, kā jau minēju, tam es cenšos netērēt ļoti daudz laika lieki. Jā, man liekas, varbūt garlaicīgi, ja mums visiem vienādas atbildes ir, bet es arī piekrītu, man liekas, tas algoritms arī tik ļoti uzsver jau
to, kas tev patīk, un tev pat nav jāmeklē tas, ko tu vēlies atrast. Un ar laiku tev jau vienkārši viss, kas tev iedvesmo, viss ir tajā mazajā telefoniņā, kas ir mazliet scary, ja tā padomā. Bet turpinot, kas tās tēmas, protams, jums interesē, bet kas ir tieši tie zīmoli, kas jums pašiem patīk, kas jūs uzrunā gan Latvijā, gan pasaulē, kas jūs iedvesmo ikdienā? Nu, man laikam, pirms tam arī, kad mums pabrīdināja par tiem jautājumiem, kas vispār sāp to aizdomāties šorīt, es kādreiz vispār gribēju būt elektroinženieris, un šeit nezinu, kā es īsti vēl nonācu, bet tad pirmie profili, cik es atceros, kad sāku pievērst uzmanību kaut kam, kas saistīts ar radošumu un mārketingu, ir A$AP Mob, A$AP Rocky, AUG, viņi no Ņujorkas tāda grupa, un viņiem tieši, jūs jau zināt, Ņujorka ir ļoti, ļoti radikāla un tāda agresīva pilsēta. Un man tieši viņiem patīk tas, ka viņiem bija ļoti tādas trākas idejas. Viņi ļoti daudz eksperimentēja visādiem efektiem. Tajā laikā, pieņemsim, tas kasešu materiāls bija 2005. 2010. gads, tas viss nāca atpakaļ topā. Viņi pirmo reizi tāds 3D CGI sāk veidot, bija, man liekas, tāds ļoti interesants nestandarta materiāls. Un godīgi sakot, to joprojām man lielākā inspirācijā, jo īpaši A$AP Rocky. Es nezinu, cik daudz no tā, ko es patērēju, ir tieši zīmoli. Es varu iedomāties divi dažādu veidu zīmoli, kurus es redzu. Tas ir viens, kas ir mode, ko es pat atcerējos, ka es daudz sekoju līdzi modē, kas būtu Vogue vai tā tālāk, kad es redzu skaistas bildes Instagramā. Bet es arī patērēju tie humora video, kurus es redzu, tie bieži vien, kas man visvairāk patīk, tie ir zīmoli, piemēram, Ryanairs, kas ar saviem video, vai Air Baltics, kas man šeit tieši tas, kas tur patīk vai kas interesē, ir, ka viņi kaut kādā ziņā neņem sevi nopietni. Un tad viņi izveido to video tipi par kaut ko pajaukojoties, nereklamējot savu produktu un tieši tā radot vairāk interesi manī. Jā, es nezinu, ko vēl piebilst pie šī. Jo, man liekas, man ļoti bieži ir tā kā, es redzu kaut kādu reklāmu, un es redzu, ka tā ir reklāma, un tāpēc es vēl vairāk negribu tajā iedziļināties. Bet viena tā kā, kas man uzreiz ienāca prātā, bija Mārtiņa Beķereis, bija kaut kad rudenī, man liekas, bija reklāma, kur bija, viņa bija tāda estētiska, tāds īsts video. Kas tad? Jā, par bulciņām, tieši tā. Bet es uz Mārtiņu Beķerei tāpat teju, bet man uzreiz ir tā kā, tā pozitīvāk uz to skatīties, ka arī kaut kāds foršs saturs no tā, jā. Es arī piekrītu par Air Baltic, manuprāt, viņu reklāmas, varbūt pat ne reklāmas, vienkārši video TikTokā ir ļoti smieklīgi, kas uzreiz ir ļoti saistoši, piemēram, man personīgi, kas vēl varbūt Amerikā ir tāds zīmols Rode, kas ir sejas kopšanas līdzekļi. Man ļoti patīk, man ļoti svarīgs ir estētiskais izskats, vizuālais izskats, kas, manuprāt, viss varētu piekrist, ka tas ir ļoti svarīgi. Viņi ļoti labi piekopja to, un jā, man ļoti interesē ar humoru piestienu veidotas reklāmas. Es piekritīšu teiktēm par Air Baltic arī, un man tiešām ļoti patīk tās reklāmas, ko viņi veido, un arī TikTokā tiešām ļoti labi video, kas tagad ir pazīstami nevien Latvijā, cik es skatījos, ļoti populāri. Un jā, viņiem, man liekas, tiešām izdodas ļoti labi apvienot gan pieaugušo, gan jauniešu intereses un piesaistīt jauniešu uzmanību, jo tas humors, lai piesaistītu jauniešus, tiešām ir vietā, ko viņi izmanto. Un tāpat arī, protams, es nevaru neminēt sevi. Es uzskatu, ka šī skolu vēstnešu programma tiešām popularizē viņu mērķus un uzdevumus. Un man tiešām ļoti patīk, kā viņi šobrīd to visu organizē. Es gribu pieminēt, ka tas humors bieži vien ir arī tā kā kompānijas sako līdzi kaut kādām aktualitātēm un trendiem, kas ir tajā brīdī aktuāli. Un tāpēc tas uzreiz ir smieklīgāk, jo tu esi redzējis, kā tavs draugs to izdara, bet tagad arī kompānija to izdara. Jā, tas tāds labs komentārs. Es pilnībā piekrītu arī jums visiem. Man liekas, tā atziņa kaut kādā ziņā, vai tas
kopējais elements ir tas, ka zīmoli neuztver sevi pārāk nopietni, jo tu uzreiz to var uzķert, un tas, ka tev cenšas kaut ko pārdot, vai beigās ir tas packshots, ko mums visi liekt likt iekšā, tas lasis bez galvas, kas seko pēc mūdīgas reklāmas, kas varbūt noņem to sajūtu, bet jā, tie, man liekas, labi ieteikumi, labas tādas atziņas. Un jā, bet tad varbūt tieši pretēji arī, kas ir kaut kas tāds, kas jums nepatīk, vai kas ir no komunikācijas zīmoliem, kas jums šķiet varbūt cringe. Es ceru, ka mēs visi zinām šo vārdu, bet kas ir tas, kas jums varbūt nesevišķi patīk? Jā, varbūt, ja jums ir kaut kas tāds, kas ir iekrits atmiņā. Es uzskatu, ka tā kā teica, cringe ir, kad izmanto pārāk daudz tieši, var redzēt, ka tie cilvēki pieaugušie nesaprot, ko viņi izmanto, bet viņi ļoti grib pietuvināties jauniešiem, un tas izskatās ļoti absurdi, kad viņi cenšas to izdarīt paši, nesaprotot, ko viņi dara, bet tā kā tur ir jābūt viņiem pašiem izprašanai, ko nozīmē slengs un kas tiešām interesē jauniešiem. Man tas parasti, kas diezgan akcentē to, ko pateica, ir tieši kāpēc YouTube'ā skatoties video, visas reklāmas gribas skipot. Tāpēc, ka tad seju, ka tā ir burtiska reklāma, reklamējot produktu, nemēģinot uzrunāt kādu cilvēku vai jaunieti, bet tīri, lai reklamētu produktu. Un tas kaut kā atvieno no tā, kāpēc es to gribētu, nezinu. Arī, man liekas, tāds, kas man uzreiz izlec, ir kā tas teksts vienkārši liekas, ka kāds pieaugušais to ir mēģinājis uzrakstīt un mēģinājis kaut kā ar tevi runāt, bet tā kā tas absolūti nav tā, ka kā tu runā. Un vēl arī tas, ka, es nezinu, man vienkārši nāk prātā kaut kādas tehniku reklāmas, kur vienkārši, 9,99, un tā kā vienkārši met cenas tev tieši, tā kā tas uzreiz nosās, ka tev mēģina to produktu iebarot, kas nav tas, ko es vēlos. Es laikam nevienu konkrētu piemēru nevaru. Gan jau bail teikt, kas nepatīk. Nē, bet es piekrītu, un liekas, tās cenas, kas ir visur iebāstas īsti, manuprāt, mums būtu jāiet mazliet tālāk par to, ka arī reklāma un tas, kā mēs šobrīd komunicējam vispār, tas varbūt bija tā, kā mēs komunicējam pirms 10 gadiem, bet šobrīd mēs gribam to personīgo pieskārienu, tev tādu sevi, ka tev nav jāpērk, bet kad zīmols grib ar tevi parunāties, ka viņš grib pateikt, kas mums ir, un varbūt tas ar tevi rezonēs. Un, ja tas ir vienkārši, man vienalga, kas ir mana auditorija, vienkārši pēciet, mums ir atlaide. Es saprotu, ka kaut kādā ziņā ir arī vajadzīgs tā sales komunikācija, bet, man liekas, jādomā plašāk, un arī mēs šeit visi esam cilvēki, kas arī veido plašākas kampaņas, nevis vienkārši tās mazās cenu kampaņas. Jā, tieši arī jāpapildināt, gribētu teikt, ka tas, man liekas, ka tiek ieturēt kaut kāda saruna. Un, manuprāt, arī, ka tā ir, piemēram, lielie billboardi, kad ir, man liekas, daudz vērtīgāk ir, ka tu, piemēram, tiem billboardiem varbūt pat uzliec vienu bildi, vienkārši atgādina, ka kur tur ir tas projekts, vai tur notiek kaut kāda kampaņa, vai kas tāds, un tad cilvēks ieiet kaut kā, ka tu veido, viņam rada to sajūtu, viņam justies piederīgam kaut kā, tā kā, ka tiešām tu interesē, nevis vienkārši pēc. Tieši tā. Un, paturpinot kaut kādā ziņā arī par to, kā lielie zīmoli komunicē, ir, kā jūs ieteiktu, vai kas tās jūs domas par to, ka mums Latvijā ir diezgan daudz tādu lielie zīmoli, kaut kādā ziņā korporatīvie zīmoli, kuriem tā auditorija ir diezgan mileniāļi un uz augšu diezgan liela pieaugusi auditorija, bet kuri atnāk uz aģentūru, viņiem tāds, mēs gribam arī jauniešu uzrunāt. Kā viņiem ieteikt? Protams, mēs jau runājām par to neizlikties, kas mēs neesam, nerunāt tajā jauniešu valodā, ja tu pats neesi jaunietis un tu vienkārši izliecies, bet varbūt jums kaut kādi padomi vai tips and tricks, kas būtu tādas labas lietas, kā tiem lielajiem zīmoliem uzrunāt jauniešu. Man liekas, arī no šodienas prezentācijām, ko es esmu pamanījis, kas tiešām vismaz no manas pieredzes ļoti sakrīt, ir, kad tu dod iespēju tam jaunietim arī kaut kā iesaistīties. Jo man liekas, mūsu projekta galvenais, kāpēc viņš tik strauji šobrīd ātri aug, jo mēs iesaistam, gan katrā projektā mēs dodam iespēju jauniešiem iesaistīties, un tad uzreiz viņš jūtas piederīgs, viņš pastāsta saviem visiem draugiem, viņš viņus aicina,
ir pilnībā cita atdeva un attieksme pret to visu. Jā. Man liekas, tas ir baigi svarīgi, kā arī mēs redzējām visās prezentācijās šodien. Un šeit līdzīgi kā tajos piemēros, es iedomājos vēl vienu, kas ir piemēram IKEA, kas ir tāpat kā pirms tam pieminētie, ir skaidrs, ka tas ir liela korporatīva, bet tieši redzot, ka viņi ir starp mums, tā kā viņi arī pajūkojas, tad tas skaidrs, viņi liekas vairāk savā līmenī vai kaut kas, ko gribētu patērēt, tāpēc, ka viņi ir tādi paši kā mēs. Un līdzīgi arī šis nav gluži par korporatīviem, bet man šķiet ļoti svarīga ir estētiskā vērtība par reklāmām, ka bieži vien tieši tā asociācija vai vēlme kaut ko patērēt ir tad, kad tu to asociē ar kaut ko skaistu, vizuāli skaistu, estētiski. Un iespējams, kāpēc arī Mārtiņa Beķerei patika, tāpēc, ka ir šis skaistais video ar tipu analogo filtru uzlikt un skaisti, un arī vēl viens piemērs, piemēram, Beķerī bazārs, kas ļoti nesen atvērās, bet jau ir ļoti, ļoti populāri, tāpēc, ka viņi ir estētiski skaisti, es ticu, ka tur ir ļoti garšīgi. Bet tāpēc, ka tā ir skaista Beķerē. Jā, tas, ko tu teici tikko par tiem līmeņiem, ka vienkārši ka nav tā sajūta, ka tā kompānija ir kaut kas milzīgi augstāks vai statusā kaut kas, tā kā, ka nav sajūta, ka viņi mēģina kaut kā arī tevi, tā arī sev prezentēt, ka viņi ir kaut kas augstāks un tāpēc tev tas būtu jāgrib, bet drīzāk, ka mēs saprotam tevi, mēs zinām, un mēs gribam, lai tu jūties, ka mēs jūtamies līdzīgi kaut kādā ziņā. Tā saruna arī, jā. Jā, es ļoti piekrītu par to vienlīdzības sajūtu, kad mēs esam vienā līmenī jā, pazuda doma. Jā, atkārtošana zināšanu mātes piekrīt jums, jā, paldies. Es domāju, ka ir ļoti sarežģīts uzdevums saglabāt balansu starp tādu nopietno tēlu kaut kādai kompānijai un arī spēju pajokot. Un tas tiešām, manuprāt, ir svarīgs un ļoti sarežģīts uzdevums. Bet viens, ko es gribu piebilst, ir tas, ka noteikti jauniešus neuzskatāt par bērniem, un viņiem patīk, tā kā mūsu vecuma cilvēkiem patīk justies piederīgiem pieaugušo sabiedrībai vairāk nekā bērnu sabiedrībai, teiksim tā. Es vēl vēlējos arī papildināt. Man liekas, kāpēc arī mūsdienās tie jaunieši ir tik ļoti uzstājīgāki. Svarīgs iemesls ir tajā, ka pieņemsim pirms kaut kādiem, es nezinu, kad savstarpīgi parādījās pirms 15, 20 gadiem. Apmēram. Piemēram, tad bija tā, ka tev jaunietim ir jāgaida no vecākiem vai vienkārši pieaugušiem, kad tev tiks dot iespēju kaut ko darboties augstākā pozīcijā vai lielāka teikšana kaut kādās lietās, iespējas darīt, bet mūsdienās ar to, ka tev ir internetā viss pieejams jau tur no 10 gadu vecuma, tev ir tā sajūta, ka tu jau visam var tikt klāt, un tu gribi uzreiz tā kā būt daudz patstāvīgāks arī, tā kā tu iegūst visu tās zināšanas prasa, tev viss tur ir pieejams uzreiz. Tu vari tikt pat taisno pats tur tā kā uztaisīt savu biznesu, vienalga, ko tu vēlies. Jā, tieši es piekrītu arī, un liekas, vēl viena lieta, tā klausīšanās jauniešos, jā, bet arī tā ir reāli, tas social listening, atveriet to Twitter, lasiet to, ko jaunieši raksta Redditā, pie jūsu komentāriem, viņi īstenībā daudz ko pasaka, daudz, kas viņiem patīk, nepatīk, un jums jau pašiem nav pat jāveic tās izpētes, jūs varat vienkārši palasīt komentāros, ko viņi domā, un arī tad attiecīgi rīkoties un nedarīt tās lietas, ko cilvēki raksta ar negatīviem komentāriem, vai tieši paņemt tās pozitīvās lietas un pat uzbūvēt veselu kampaņu uz kaut kādu vienu komentāru. Un man tagad būtu tādi, varbūt, laikam personīgi jautājumi katram no jums, par jūsu tādām līnijām varbūt, un pirmais bija Marijai tieši saistībā arī atsaucoties tos SEB jauniešu kampaņu, ko mēs runājām jau, kas tika veidot jau kopā ar jauniešiem, izmantojot to jauniešu leksiku, un varbūt, ko tu domā, mēs jau it kā par to runājām, bet varbūt vēl tev ir ko pieminēt par to, kā lielie zīmoli cenšas to jauneklīgo balsi, vai kā runāt, vai kā izmantot to valodu, kas ir tā veiksmes atslēga šajā visā, kā runāt ar jauniešiem jauniešu valodā? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet, manuprāt, tieši šajā projektā, SEB skolu vēstnešu projektā, kurā es piedalos, SEB mūs uzskata par patstāvīgiem cilvēkiem, kuriem ir savas intereses, mērķi,
Un šis ir tāds jau nopietns projekts, jo tas darbojas pēc tāda principa, ka sākumā mums novada lekcijas par dažādām tēmām saistībām ar finansēm, un tad mēs vadam šīs lekcijas citiem jauniešiem mūsu skolās. Un īstenībā tas ir diezgan bailīgi, un tur ir jābūt stiprai nervu sistēmai to iet un darīt. Un šis projekts palīdz mums tieši ne tikai finanšu sfērā, bet arī publiskās uzstāšanās sfērā, un es uzskatu, ka tas ir ļoti vērtīgi. Un jā, SEB tiešām mēģina mūs arī atbalstīt, un tas ir ļoti svarīgi arī šeit. Es uzskatu tā. Jā, paldies. Patrikam jautājums ir par to. Tavs zīmols diezgan tāds drosmīgs, tāds ļoti košs, un viņš iet uz tādām kā pār kaut kādām robežām, un tas, ko mēs ikdienā redzam, un varbūt tad jautājums, kas ir tas, kas tavuprāt citiem zīmoliem pietrūkst, vai tā ir drosme, vai tā ir uzdrīkstēšanās, vai kas ir tas, kas būtu tās vērtības, kas būtu mazliet jāpiekopj tiem zīmoliem vēl? Man liekas, pirmā lieta jābūt par to drosmi, kad vienkārši tiešām mēģināt kaut kādas idejas, kas liekas, ka tā nevajag darīt, bet to vajag pamēģināt, viņas bieži izrādās vislabākās, jo kaut vai cilvēki pat nesaprot, īpaši jaunieši, viņi nesaprot, kā viņi vispār par to jūtās, bet viņiem ir tāds, ka ir kaut kas jauns, viņi grib pamēģināt. Un otrā lieta arī to izskat no galvas. Un par lielu, es domāju, tas, ko jūs pirms tam arī teicu, bet jā, kad dot jauniešiem iespēju iesaistīties ir baigi svarīgi. Jo tēt arī, kad mēs to projektu esam sākuši attīstīt, mēs katru gadu uztaisim, labi, būs tikai 3. gads, bet uztaisim open call vienreiz gadā, un tur ik pa laikam atrod vienkārši tiešām tāds jaunietis super talantīgs, un tāds sevi, ka viņš ir tā kā sēdējis tur mājās, laikam viņš gaidīs, ka kāds viņam pasteps roku un tā kā iedos iespēju, un tā atdeva no viņa pēc tam, ko viņš tā kā dara projektu labā pats no sevis, kā viņš tik strauji sāk taukt, ka viņam iedod to vienkārši vietu, kur izpausties, es dažreiz ļoti apbrīnoju. Protams, arī priecājos. Jā, tiešām. Īstenībā es tagad saprotu, ka man īstenībā jums visiem trim ir jautājums, jo tas bija, es vienkārši negribu atkārtoties baigi, bet arī kāpēc mēs esam šeit, lai saprastu par tām sadarbībām, kā zīmoliem sadarboties jauniešiem, un kas, jūsuprāt, ir tādi sadarbību green vai red flags, kas ir tie jā un nē, ko darīt, jo, man liekas, jums arī pēc Eirovīzijas noteikti ir daudz dažādu piedāvājumu no dažādiem zīmoliem, un tas, kā viņi komunicē ar jums, ir varbūt kaut kas jauns un tāda jauna pieredze. Arī Emīlijai tā ir tava ikdiena, tas ir tas, ko tu dari ikdienā, un kas ir tas, kā ar jums šis zīmols sarunājas, un kas jums no tā viss patīk, un kas nē, ko jūs ieteiktu? Mums noteikti tas ir daudz mazāk ar zīmoliem sarunas, tas ir ar pasākumiem, ka mums uzaicina uz pasākumu, un